Čau visiem maniem 20 sekotājiem. Šodien būs diezgan aktuāla tēma. Jebkuram, kam ir dārziņš, mazdārziņš vai arī vienalga, kas kaut vai uz balkonu kaut ko audzina. Gliemeži. Tā ir baigi sāpīgā tēma. Šo pavasaru vispār man te baigi gāja siltumnīcā, man pāris stādiņus jau nograuz. Kā var zināt, ka tas ir gliemežs? Baigi vienkārši tur tam stādiņam virsū tādu siekalu. Tādu var redzēt. Viņš visus tos mazos stādiņus nograuž apēd. Pastāstīšu, kā es ar viņiem cīnos. Es viņus pamatā necenšos baigi nogalināt. Es viņus piedzirdu. Pavisam pirmā lieta, kas ir vajadzīga. Vienkārši es šitādus te no pudelēm nogriezis uzgaļus. Es viņus ārā nemetu, jo es viņus pavasarī liku virsū, lai salnis nenogalina manējos stādiņus. Ar visiem korķīšiem vajadzēs. Sagatavojam šitādus te pudeles uzgaļus. Baigi labā štēlu, to tulītās vajadzēs. Tiem gliemežiem parasti patīk tāds mitras vietas pie krūmiem kaut kur kaut kādās tādās. Bet mēs, piemēram, šeit, kur es no rīta redzēju, ritīgi dapti gabī gliemeži. Parādīšu lītās, kā es ieroku zemē. Šito muciņu. Ieroku viņu iekšā tik tālu, apmēram līdz. Nu, lai gliemežs var iekāpt tur. Gliemežs būs priecīgs. Viņš ir ļoti patiks, viņš uz šeit nāks. Tālūk. Šādi bedīti uztaisam. Apliekam viņu apkārt. Ko darām tālāk? Ne jau tā vienkārši gliemežs ies un iekritīs iekšā un paliks tur. Tāds nenotiek, viņam vajag iemesli, lai viņš tur iekrist iekšā. Un iemesls tūlītās būs, tūlīt parādīšu. Lētākais brīnums, ko vispār vecīti var dabūt. Vienalga, ko nevajag pirkt brenguļu, tumšo vai gaišo. Pietiks ar to, ko var nopirkt vietējā. Un hopā iekšā. Kā puto. Lūk, tā ir štēle. Gliemežs nāks. Iekāps iekšā, piedzersies un tur paliks. Viss. Tagad ārā 2-3 dienas soli diezgan mitru laiku. Tādu lietiņu. Es domāju, ka viņi te būs pa pilno. Tad redzēsim. Šitādas kaut kādas 2-3 ierokam dārzā. Es vēl 2 noteikti ierakšu kaut kur. Vēl viena vieta, kur viņiem ļoti patīk tusēties, ir mans komposts čups tūmā. Tāpēc šeit kaut kur te patās izrakšu vēl vienu. Tā, bedri. Un tieši tādu pašu burciņu arī hops iekšā. Un vēl tāpēc, ka man te patās blakus ir siltumnīca taisni. Viņiem patīk iet ēst manējos dārdziņus siltumnīcā. Viņš ies garām sapratīs, te ir aliņš. Te arī paliks. Ejam taisīt nākošo. Tad, kad muciņas ir ieraktas zemē, 1, 2 un 3, un tad, kad viņas viss ir piepildītas ar alu,
Vienīgais, ko mēs varam tagad darīt, ir gaidīt, kamēr tie gliemeži salīdīs iekšā un piedzersies un varbūt arī paliks tur. Vēl viens diezgan efektīvs veids, kā cīnīties ar gliemežiem, ir šāds dēlīšs pa dārzu samētāt visās malās. Īpaši pēc lietus. Viņiem patīk salīst tur apakšā. Šeit es esmu nolasījis, bet daži maziņie vēl ir. Viņiem patīk palīst apakšā. Un viņus var ļoti vienkārši nolasīt. Parādīšu, kā es te viņus. Redziet, šādus visādus dēlīšus. Samētā visās malās. Tur arī dēlīts tāds mētājās. Un tas ir diezgan efektīvs veids, kā viņus pēc tam var baigt forši nolasīt. Ir vēl viens diezgan normāls veids, ko es arī pavasarī izmantoju. Kā var cīnīties par tiem gliemežiem. Man šobrīd siltumnīcā nav neviena gliemeža, pateicoties šim brīnumam. Saucās vitrols un rakstīts ir ierobežo gliemežus, bet viņš ir nekaitīgs gan mājdzīvniekiem un putniem, visādiem citiem zvēriem. Tikai gliemežus. Viņš tāds zils mazs bumbiņas. Tas gliemežs vai nu uzrāpo virsū, vai nu viņu apēd, un jau viss viņš pazūd. Vai nu viņš kaut kā sadalās, vai nu nav nejausums, bet viņš laikam pārstājot baroties, un līdz ar to aiziet bojā. Pēc tam pazūd. Tātad pamatā es izmēģinu šobrīd 3 veidus, kā no tiem gliemežiem tikt vaļā. Pirmais, ieraku tagad zemē 3 burciņus un ielēju alu. Saka, ka viņi tur salīdīs iekšā visi, nogrims vai arī kaut kā tā, un tad viņus var viegli nolasīt. Otrs veids ir šīs bumbiņas zilās, izkaisīt visās malās, bet arī viņas darbojās tad, kad ir, galīgi slapjā laikā laikam jau nebūs, jo viņas izšķīst, pazūd, un laukā kaut kur liela teritorija ar viņām apbērt arī nebūs diezgan veselīgi, jo viņas, nemaksā maz. Un trešais veids ir pa dārzu samētāt visādas dēlīšas, kaut kādu kasti kaut kur nolikt vienalga, principā vienalga pozem, kā var palīdz tas gliemežs apakšā. Viņš palien tur apakšā, no rīta atnāc vai arī vēl vakarā, kad ir mitrs, apgriez otrādi nolas viņus nost. Jo nolasīšana, tas tomēr, cik es esmu lasījis un pētījis, tad ir visefektīvākais veids, kā no viņiem atbrīvoties. Tas jādara diezgan laicīgi. Man dārzā ir tādi sarkani gliemeži, kas ir tie Spānijas saucamie laikam. Es īsti nezinu, kā viņi saucās. Tad ir tādi paši kā Spānijas, tikai tumšāki, tādi uz melnu pusi jau vēl. Šādu oranžo kailgliemežu dēļ es arī šo kariņu uzsāku. Tas ir baigi. Man viņi te ir šausmīgi daudz. Es katru rītu bez maz vai nāku un nolasu viņus nost. Lūk, vēl viens. Šis ir tāds pavisam melns, liels. Tādi viņi te ložņām. Tad ir parastie melnie kailgliemeži. Tad ir tādi dzelteni ar mājiņām, brūni maziņi ar mājiņām un vingliemeži, protams. Jā, izskatās, ka tā alus bedra darbojās. Piedzērās. Tie ir lopiskā daudzumā, bet vingliemeši es neesmu baigi redzējis, ka viņi man kaut kādu baigo kaitējumu nodarīt. Tie gliemeži, kas ir kailgliemeži garietie, sarkanie un tādi bišķiņi brūnīgāki sarkani, viņi, kur iet tur paliek vaga, viņi apēd visu pilnīgi drausmīgi, ar viņiem ļoti grūti cīnīties. Viņiem arī nekādi baigie preparāti nav, kas viņus iznīcināt, jo viņi pavisam nesen, man liekas, parādījušies vispārībā mums Latvijā. Tā kaut kā. Tas ir tas, kā es šobrīd mēģināšu cīnīties tiem gliemežiem. Vienkārši ņemt un nolasīt. Jo man liekas, ka tas arī būs visefektīvākais. Vienkārši padzīt viņus no šejienes. Nolasīt viņus tikmēr, kamēr nav sākuši vairoties, kamēr viņi vēl maziņi ir. Ir kaut kā dīvaini dzelteni. Tad ir šie sarkanie. Šis būs laikam visefektīvākais veids noķert visus tos razbainiekus. Tās allas lamats laikam īsti baigi nestrādās. Vislabākais veids ir vienkārši paņemt viņus un noķert zem dēļiem un nolasīt. Tātad atkal kopsavilkums. Izmantoju 3 veidus cīnīšanos pret gliemežiem. Pirmkārt, alus burciņas ierakt zemē. Otrkārt ir tās zilās bumbiņas, viņas ir nopērt jebkuros veikalos. Un trešais ir samētāt vienkārši dēļus pa dārzu un no rīta vienkārši pacelt viņus augšā un nolasīt gliemežus. Var vēl izmantot visādus mikrobus, kas ir ar ūdeni samaisām kopā, izlaist pa dārzu, un pēc tam tas gliemežs tur iet un tie mikrobi tur salien viņam iekšā un no iekšpus viņu nogalina. Vai kaut kā tā tur, nezinu, es esmu dzirdējis. Tas man diemžēl nederēs. Otrs variants, ko vēl varēja izmantot, ir tās kaparlentes, vai kā viņas tur saucās tādas, salīmēt visās malās.
Tas man arī īpaši nederēs, jo man vajadzēs miljonus kilometrus tad ar viņiem. Visās malās, lai kaut kur salīmētu. Un tie gliemeži tomēr pa dārzu visur ložņā un nebūs tā kā viņi, kaut kādas specifiskas vietas, kur kaut kas baigi dīvains aug, kur gribās nosargāt, tur varbūt vēl var aplikt riņķī, bet tā. Pamatā es palikšu pie šiem 3. Ko, ja arī tev dārzā ir gliemeži, un tev ir kaut kāds īpašs veids, kā tu ar viņiem tur cīnies, un tev diezgan labi padodās, moški ierakst komentārā, pastāst man, kā tev tas viss izdodas. Jo tā ir diezgan sāpīga tēma visiem, kam ir mazdārziņi. Tā kaut kā. Tas šajā serijā viss. Paldies, ja noskatījies līdz galam. Iespied laiku, piesako kanālam. Tiekamies nākošu nedēļu. Čau! Šis ir tas ar brūno mājiņu. Maziņš, pilnīgi nekaitīgs liekas. Kaut ko jau viņš apēd, bet es baigi par šiem neuztraucos. Piedzērās. Jā, zem šādiem dēlīšiem apakšā uzreiz ķerās. Tā kā makšķerniekam.